Mēs allaži priecājamies, ka dzirdam, ka Latvijas vārds izskan kaut kur tālajā pasaulē. Mūsu nākamajā stāstā redzēsiet pirmo sēriju 2 latviešu piedzīvojumiem Sahāras tuksnesī, kur notika vairākus 1000 kilometru garš apvidus rallijs, kurā uz starta stājās arī motociklists no Latvijas, Jurģis Rietums. Savukārt, kā viņa komandas biedrs, turp devās mūsu kolēģis Miks Dūcis. Un tas nozīmē, ka šodien un rīt 2 sižetos varēsim ielūkoties šī sporta veida aizkulisēs un arī papriecāties par palmām, tuksneša skatiem un daudz ko citu mūsu platuma grādiem neierastu. Čau, Ecīt! Čau, prieks tev redzēt! Man arī beidzot, ka latviski runājošs un laipni aicināts rallī mājās. Vēl 8. aprīļa vakarā mēs ar Jurģi Rietumu tiekamies Džerbas lidostā Tunisijā, lai dotos uz vietu, kur jau nākamajā rītā startē Fēniks rallijs, jeb Jurģis sacensties vairāk nekā 2000 km garās sacensībās. Savukārt es pavadīšu viņu ar kameru rokās, lai ļautu jums kaut nedaudz ieskatīties aiz lielā rallija priekškara. Pirmā diena sāks ar sapulci, instruktāžu un pirmo pavisam īso sacensību posmu, jeb prologu, kas noteiks nākamā rīta starta pozīcijas. Te arī mūsu nometne, busiņš, motocikls, ar ko piedalīties sacensībās. Tur tālāk mocis vienkārši pārbraucieniem, uz vietas ar ko pārveidoties. Arī ar to man būs iespēja te pabraukāt, paskatīties, kur viss notiek. Nu, tas ir apmēram tāds servisa parks 2 stundas pirms pirmā lielā notikuma prologa. Kā jūties pirms starta? Tā, nedaudz satrauc. Ja es teiktu, ka chill, tad es melotu, bišķi satraucies. Bet šitas ir prologs, tā kā lēnā garā iesildoties. Prologs Jurģim izdodas kā plānots, atliek sakopt moci un doties pie miera. Nākamajā rītā pirmie starti jau 5:30. Rīts sācies labi. Kaut kas līdzīgs. Negluži smilšu vētrai, bet vējš tāds, ka pūš prom no kājām un interesanti, kā Jurģim būs braukt. Jurģis veiksmīgi startē līdz ar rīta gaismu, bet es sēžos busiņā un sekoju sacensību maršrutam. Jurģim būs iespēja apstāties, tas ir pēc kaut kādiem 250 kilometriem viņam. Un, noteikti uzpildīs ūdeni, varbūt degvielu un laidīs tālāk. Tur jau īstā tuksnesī. Lūk, tādā vietiņā pirmais kontrolpunkts. Likās, kā aizpūtīs par to tuksnes. Viņš te labi ieskrējies. Un arī tas daudz pieminētais Sahāras putekļu mākonis visticamāk rodās šeit. Tāds pūtiens. Ātri sapildam moci, ūdeni un Jurģis laiž tālāk, bet mēs ar pārējām komandām pa smilšu pieputinātajiem ceļiem dodamies uz pirmā ātrumposma galamērķi Douzu, ja pilsētu, kas pazīstama kā vārti uz Sahāras tuksnesi. Diemžēl tur atklājas, ka viss nenotiek tā, kā gribētos. Neizskatās, ka Jurģim ir gājis viegli, mocis knapi tik pāri finišu līnijai. Iesim, noskaidrosim, kas tur bija, kāpēc bija un kāpēc neiet. Bet galvenais, ka pirmā diena ir galā. Drīt vai kociņi? Kas notika? Kaut kas jau pa dienu jau sākās problēmas ar priekšējo plāku. Filtri ciet vai kaut kas tāds, bet... Jā. Bet šitā visu ceļu? Ja paveicās, es knapi nofinišēju, vēl normāli, viss vēl gāja. Un tad pārbraucienā nobrauc kilometru un apstājos. Vakars paiet skrūvējot un meklējot, kas tieši vainojams pie tehniskās ķibeles. Šodien cēlāmies 4 no rīta, nobraucām 530 km, daļu pa tuksnesi, daļu pa stepēm akmeņainām. Esmu ēdis vienu snikeru un jogurtiņu. Tā vietā, lai ietu ēst vakariņas, mums gribās padarboties ar mocīti. Viņš īsti neiet. Šķiet, problēmu izdodas atrisināt un burtiski pēdējā minūtē pat paspējam uz vakariņām. Atliek tikai izgulēties un rīta agrumā jau atkal starts. Šodien braucām iekšā tuksnesī. Tikai pa kāpām, navigācija pēc waypointa, pēc virziena. Un tur būs
patīk un braukt pa kāpām, kas ir to darījis, sapratīs. Tas ir baigi forši izlaistoši. Un šovakar tu nemaz neatgriezies bāzē? Šovakar bāzē neatgriežos, paliekam Tuksnesī, tā kā tevies nesatikšu un rīt turpinu un tad jau tiekamies. Miks Dūcis, 360 TV ziņneši. Ziņneša Mika Dūča reportāža no Āfrikas košiem un aineviskiem kadriem piepildīta, bet pats galvenais ir latviešu motobraucēja Jurģa Rietuma neatlaidīgie centieni piepildīt savu sapni. Un Jurģis rītvakar viesosies arī Ziņneša studijā. Ja vajag 360 TV ziņneši dodas arī uz Āfriku, un nesen tur pabija žurnālists Miks Dūcis, kura sižetu par motosportista Jurģa Rietuma piedzīvojumiem rallijā Sahāras tuksnesī redzējām raidījumā vakar. Ja neredzējāt, noteikti noskatieties vietnē 118 Play, jo šim piedzīvojumam Āfrikā ir turpinājums, un šovakar Jurģis Rietums uz ziņneša zaļā dīvāna. Tūliņ skatīsimies reportāžas turpinājumu, bet pirms tam, kas vienu cilvēku no Latvijas dzen uz tuksnesi Sahārā? Putekļi pie mums arī no Sahāras atceļo, smiltis arī šeit Latvijā ir. Kāpēc uz tuksnesi ar motociklu? Patiesībā tam kājas auga jau no bērnības, no 10 gadu vecuma, kad mēs ar māsu skatījāmies, kā iet mūsu sportistiem Parīzes-Dakāras rallijā. Un jau tad es zināju, ka es kādreiz to izdarīšu un kādreiz piedalīšos Parīzes-Dakāras rallijā. Un šis rallijas tuksnesī Tunisijā patiesībā ir mazs solīts tam, lai kādreiz to izdarītu. Un, es maziem soļiem uz to eju. Un Latvijā šāds formāts nav iespējams. Un tuksnesī ir jābūt un jāpieredz tās kāpas, lai saprastu, kas tas ir tuksnesis. Jo televizorā tas viss izskatās pilnīgi savādāk. Jāteic, arī televizorā izskatījās iespaidīgi. Vakar mēs šķīrāmies brīdī, kad tu devies tuksnesī ar domu, ka pēc brīža būsi ārā pēc tā visa paveiktā ceļa, taču izrādījās, ka tas nebūtu tik vienkārši nenotiek, tādēļ skatāmies piedzīvojumu otro sēriju. Īstā rallijā bez piedzīvojumiem neiztikt. Un šoreiz mēs tiekamies daudz ātrāk nekā plānots. Man tikko pieklāvēja pie durvīm un no istabiņas izvilka. Hello. Jurģim šodien bija jābūt tuksnesī, bet viņš ir servis parkā. Kas notika? Tas pats, kas vakar. Tieši pie kāpām sākās lielās kāpas. Reāli es to visu. Tas bija tas mērķis, kāpēc šodien arī braucu. Un pazuda jauda un tieši tas pats degvielas sprausli. Tas nozīmē, ka šajā dienā Jurģis ir spiests izstāties. Pat ja mēs vēlreiz atrisinām problēmu, kopvērtējuma rezultāts vairs nav glābjams. Taču tas nenozīmē, ka ir jāpadodas. Būs ok? Gan jau, ka būs ok. Franči trakuļi iztīrīs sprauslu. Teica, ka viss būšot kosīkom sā. Ar franču komandas palīdzību mēs tiekam pie tīras sprauslas, ar nelielu atvieglojumu saņemam ziņu, ka vētras dēļ nākamās dienas posms tiek atcelts un visi atgriežas bāzē. Bet paši negaidīto brīvdienu izmantojam, lai dotos salabotā motocikla testos uz tuksnesi. Un jāatzīst, ka tas ir negaidīti iespaidīgs piedzīvojums. Brīvais laiks paskrien nemanot, un Jurģis jau atkal ir uz starta. Šodien ir ātruma posms 230 km kopā. Būs gan cietās ātrās sekcijas, gan kāpas. Man jau kāpas vairāk patīk, tā kā es ceru, būs interesanti. Un var redzēt, kad mocis iet, arī Jurģim iet. Par spīti sliktajai starta vietai pēc pirmā ātruma posma Jurģis jau ir noķēris līderus. Vecīt, tu esi ātrs kā tīģeris, kas notiek? Tu biji kaut kāds 5. finišā? Nē, es domāju, ka es tagad esmu 1. pēc laikiem. Perfekti! Arī otrais šīs dienas ātruma posms izrādās izcils un par spīti sāpīgam kritienam šīs dienas izskaņā finišā tuksneša oāzē Ksārgilāna otrais no močiem. Bet ilgi priecāties nav ļauts, jau atkal jāskrūvē, jāmontē un jāiegļo. Rīt agrumā atkal jāstājas uz startu un priekšā vismaz 300 km smilšu un sarežģītas navigācijas.
Ātrums aug, nogurums kļūst tikai lielāks, bet Jurģis turpina pārsteigt. Šīs dienas kopvērtējumā 4. Taču arī pēc šīs dienas svinēt nav ļauts. Jāatpūšas un jābūt gatavam nākamajam startam. 4,25 ir jauni. Kur lai es viņu te iespiežu? Jāzīmē blakus. Un šis viss būs jāizlasa lielā ātrumā, braucot ar motociklu. Tāpēc jāzīmē ir akurāti. Šodien priekšpēdējā Fēniks Rally diena. 200 km ātrumposms un 100 km pārbrauciens. Ātrumposmi solās būt tādi paši kā vakar, ātri, pa akmeņainiem ceļiem. Un izskatījās, ka navigācija būs bišķi vieglāka. Vismaz punkti bija bišķi mazāk kā vakardien, bet to jau redzēsim gaitā. Tā kā tiekamies finišā. Kopā braucām ar itāļu braucēju Kristiāno. Es viņam pagāju garām pirmajā finišā, speciāli pēdējos līkumos iztrakojos. Un līdz ar to es dabūju startēt pirms viņa 1 minūti. Un viņš mani pēc kāda laika panāca, un tad mēs kopā tur nesāmies nenormālā ātrumā. Un tagad sanāk, es viņam zaudēju minūti. Tātad kopsumā es esmu minūti priekšā, un es domāju, ka man šodien ir uzvara. Es negribu tagad piesaukt vai kaut ko, bet tāda sajūta ir. Un sajūta bija pareiza. Šīs Fēniks Rally dienas uzvarētājs ir latvietis. Taču ballēties vēl par agru. Mehāniķa darbi, vakariņas, miegs un atkal starts. Šīs sacensības līdz pēdējām metram skaidri parāda to, kāds ir rallijs. Ne tikai vairāku 1000 kilometru garumā sacenšoties ar desmitiem citu ļoti ātru braucēju. Tas ir pārbaudījums gan pašam, gan komandai, gan tehnikai. Pēdējos 40 šī rallija kilometrus Jurģis mēro ar pamatīgu riepas defektu. Taču tā iztur, un Jurģis arī. Congratulations! Congratulations! Congrats! My first rally! Very good! Miks Dūcis, 360 TV ziņneši. Lūk, tādu ceļu no Āfrikas tuksneša līdz ziņneša zaļajam divānam ir mērojis motobraucējs Jurģis Rietums. Kāda šobrīd ir sajūta pašam no malas uz to visu skatoties? Nav jau tā, ka šķiet, ka tas ir kā cits cilvēks, tas bija tik sen. Patiesībā tik daudz notikumi tajās 8 dienās, kas notika, citiem dzīves laikā nav tik daudz notikumu. Tur nav laika nekam liekam. Tur ir tikai rallijs, tikai notiek notikumi viss ap ralliju. Un ja kaut kas nenotiek pēc plāna, tas visur uz miega rēķina. Un ļoti daudz emocijas, tas nav viegli, tas tiešām nav viegli. Man bija gan lejas, gan augšas, tā ka dažu brīdi likās, kāpēc es to daru, kam tas ir vajadzīgs. Ļoti daudz ātri braucēji avarēja. Viens itālis salauza kāju, viens nīderlandietis guva smagākas traumas, viņš salauza sprandu. Tur ir, diemžēl, diezgan slikta situācija. Tā kā, jā, tas nebija atpūtas brauciens, tās bija sacensības. Bet tad atkal tu nofinišē un iegūsi tās pozitīvās emocijas, dēļ kā tu patiesībā uz turieni brauc, un tad tā ir neaprakstājuma sajūta. Jā. Otrā reize, vai būs arī trešā? Nākamgad neesam vēl izlēmuši, vai būs Tunisija vai Marokas rallijs, jo tas sapnis ir jāsasniedz, Dakāras rallijs ir jānobrauc. Norunāts, tad arī atkal tiksimies šeit ziņneša studijā uz zaļā dīvāna, cerams jau ar medaļu kaklā. Motobraucējs Jurģis Rietums, paldies! Paldies!